Ir 2013. gada 10. februārs, un mēs atrodamies Olimpiskajā sporta centrā, kur norisinās ģimeņu sporta festivāls Sportojam visi. Tad nu dodamies iekšā. Uz vienu dienu, kaut vai tikai uz vienu, bet mūsu zemes tālumu vai vis tālāko galu, kur var klāties pārvien nepieklājīgs, bet citādi dzīve kā kamīns mājīgs. Viss kā pirms sākumos, ļauts alans un ierakumos. Cik bieži tiek rīkot šādu veidu pasākumu? Šis ģimeņu sporta festivāls notiek pirmo reizi, bet man gribās cerēt un domāt, ka tas nebūs pēdējo reizi un ka mēs tomēr kultivēsim šo ģimeņu sportošanu kopā. Kā varbūt radās doma rīkot tieši šādu ģimenes saliedēšanas pasākumu? Doma īstenībā nāca no Rīgas domas puses. Viņi izsludināja konkursu, mēs aizpildījām, uzvarējām un tā arī mēs šobrīd viņu rīkojam. Un kāda ir varbūt jūsu plāna nākotnē? Vai turpināsiet rīkot šādu veidu pasākumus? Noteikti, jo es arī studēju sporta vadību, tā kā šis ir tā kā mana nākotnes profesija, tā kā noteikti turpināšu darboties, jo tas man ļoti patīk un man patīk cilvēkiem sagādāt prieku un redzēt, kā viņi smaida un darbojās un strādā. Kā jums patīk šis pasākums? Ļoti forši organizēts, bērniem vai patīk tāds pozitīvs, daudz atrakcijas. Man patīk atrakcijas un iet stafetēs. Protams, ka patīk. Vai jūs turpmāk apmeklēsiet šādu veidu pasākumus? Jā, obligāti. Vajag labs pasākums. Jā. Es šeit deju, vai man vēl tādā gribētos piedalīties. Jā, paldies Rīgas domai. Kura atrakcija jums patīk visvairāk? Minigolfs, varēja vismaz ilgāku laiku padarboties. Kas tev patika? Arī golfs. Golfs, jā. Un vai jūs nāksiet uz šādu veidu pasākumiem arī turpmāk? Es domāju, ka jā, blakus mājām un bez maksas un var visu dienu pavadīt. Forši. Man arī, jo tāpēc, ka man arī patīk golfs, visādi spēles patīk. Un ko tu varbūt varētu novēlēt skatītājiem? Cik es te esmu lasījis pēdējā laikā, tad mēs esam viena no tām valstīm, kur visvairāk skatās televizoru. Tad varbūt mainīsim šo statistikas iedaļu un kļūsim par to valsts, kur daudz vairāk sporto.